Grindeksā ir īpašs DNS, ka mēs mākam pārvarēt grūtības. To mēs jau parādījām, ka mēs jau principā no 1946. gadā, un mēs gājām visam kam cauri. Un mums ir cilvēki, kuri pietiekuši ilgi strādā uzņēmumā. Un tas arī raksturo Grindeksu, ka mums ir iespēja pārvarēt grūtības, un mēs sevi vienmēr pozicionējam, un mēs tādā arī esam. Mēs esam līderi Latvijā. Nonākot dzīves krustcelēs, kad ir jāizvēlas profesija, iespējams tavam bērnam, vai tev pašam ķīmija noteikti varētu būt tas virziens, kurā raudzīties. Kā saka Grindeks vadītājs, viennozīmīgi būs darbs. Man šķiet, ja mēs runājam par jauniešiem, es zinu, ka arī Grindeks publiski par to runā, ka nav ļoti populāri izvēlēties ķīmiju, farmāciju kā kaut kādu asociatīvu tādu savas dzīves kaut kādu redzējumu, ka es saistīšu savu dzīvi ar farmāciju, ar ķīmiju, lai gan Latvijā ķīmijas un farmācijas tradīcijas ir senas, stabilas un gan iespējīgas arī globāli, ja skatās, par to mēs vēl runāsim, par jūsu globālajiem sasniegumiem. Kā tu to redzi? Es zinu, ka ir satraukums par to, bet jautājums, vai to vispār var risināt, vai ir vienkārši kaut kāds globālais popularitātes vilnis par citām profesijām un tur neko nevar darīt? Kā tu redzi šo? Mēs jau pie tā strādājām jau labu laiku atpakaļ. Un mums vienmēr bija tā, ka mēs dodam iespēju jauniešiem, tie, kuri iestājas Latvijas Universitāte ķīmikas vai Rīgas Strēdas Radiņu Universitātes farmācijas vai Latvijas Universitātes farmācija, pie mums iziet praksa. Un mēs arī tā pašlaik piedāvājam. Ja? Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pat tie, kuri iestājas ķīmikas un farmaceitus, lai viņi nonāk tajā apritē. Jā, galvenais, lai vismaz tos cilvēkus noturēt un lai viņi paliek jomā. Tas ir numur viens. Otkārt, protams, ir grūti mums konkurēt pašlaik mūsdiena IT un blogeriem un tādiem, jo tas ir pavisam cits. Jā. Bet ķīmija tomēr cilvēkiem jāpatīk. Jā, un tu nevari laboratorijā, tev galīgi nepatīk 20 gadus nostrādāt. Tev tomēr tā kā sirdslieta jābūt. Un to, ko mēs darām un ko mēs arī turpināsim darīt, atbalstīt universitātes, atbalstīt skolas, tieši ķīmijas skolotājs, ja viss sakas ar skolu. Jo tad, kad cilvēki neizvēlas jau vidusskolu kārtot eksāmenu ķīmijā, tad viņam ļoti grūti iestāties ķīmikas vai farmaceitus. Tāpēc, principā, lielāko jāuzsver jāliek uz skolām un sadarbība ar skolām. Bet ķīmikiem es uzskatu tā, ka darbu atrast Latvijā ļoti vienkārši. Tas bija mans nākamais jautājums. Ja mūs klausās vai skatās pusauģu vecāki, kuri tomēr ietekmē parasti savu bērnu izvēles saistībā ar skolu vai priekšmetiem, eksāmenu kārtošanu tā tālāk, vai tu viņiem vari apsolīt, vai gandrīz garantēt, ka tas darbs būs, jo man šķiet daudz vecāks tas tomēr satrauc. Nesatrauc, bet viņi par to norūpēšies. Vai manam bērnam būs šajā jomā nākotnē? Viennozīmīgi. Tā kā tur nav vispār jautājumu. Viennozīmīgi. Es pat teikšu tā, ka neviens students, kurš grib strādāt, nenomācās līdz bakalauram, nesakot strādāt. Akal slikti, uzmanība. Ziniet, kā cilvēks var strādāt pavasariem. Viņš var strādāt puslodzi. Ir dažādas opcijas, kā savienot mācības ar darbu. Mums tādu piemēru ir ļoti daudz. Es pats arī, būdams students, atnācu strādāt un pašlaik arī strādāju. Un visi kārtība. Tādi piemēri mūsu uzņēmumi ļoti daudz. Un mēs atbalstam studentus, mēs ņemam viņus pie sevis. Un tad skatāmies, un tas arī palīdz cilvēkam saprast, vai viņš grib šajā jomā palikt. Un tad labāk, lai viņš būdams vēl students saprot, jā, es gribu turpināt mācīties, varbūt pēc bakalaura magistratūra, varbūt kāds arī doktorantūra, tāda mums piemēra arī ir. Jā, tā kā bez darba, es neatceros nevienu ķīmiku, kurš gribētu strādāt ķīmijas nozare, viņš paliek bez darba. Nevienu nepazīst. Tāda nav. Jā, ļoti labi. Pirms mēs pieķeramies, ko jūs darāt un kā jūs darāt, vai tu varētu noraksturot, kāpēc jūs darāt to, ko jūs darāt? Kā kompānija? Kas ir jūs tas uzstādījums, ko jūs dodat pasaulē? Pirmkārt, farmācija ir viena no tām jomām, tas ir tā kā celis mērķis. Mēs glābjam dzīvības, tas ir viens. Mēs uzlabojam cilvēku dzīvi un paildzinām dzīvību arī. Kopā, protams, ar ārstiem
To mēs darām ne tikai zāles, jā, bet arī, protams, arī kopā ar ārstiem tas viss notiek. Bet tas ir ļoti cilvēks mērķis, jā, ka tu ražo kaut ko tādu, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un arī mūžu. Tas ir ļoti patīkami, ka tu nāk uz darbu, ka tu kaut ko ražo, kas ir palīdz cilvēkiem, ārstē. Un man ir vienmēr tāds liels gandarījums, ka tu ieej aptiekā, tu redzi savu produktu plauktos. Tas ir kaut kāds tāds, ko tu jūti tāds, tas pozitīvas emocijas. Tāpēc tas nav tikai vienkārši darbs, bet tas ir tāds, ka tu palīdzi kādam cilvēkam. Tu varbūt to cilvēku nezini, līdz kuram tas pats viņam nonāk. Jā, bet tu apzinies to, ka tu dari kaut ko labu. Jā, vai arī mums arī nav jau tikai produkti aptiekas, mums ir produkti arī ir slimnīca. Un tad tu apzinies, ka tad, kad tev taisa operāciju, tev izmanto tavu produktu, baigi labi. Tu saproti, ka tu atvieglo kādam pacientam to procedūru. Kompānijas uzņēmuma nosaukums gan ir, ja es pareizi saprotu, zinātnieka vārds. Jā, Grindel un eksperimentāla rūpnīca. Grindel, Grindex ļoti skanīgi. Jā. Lasot ziņas par Grindex, skaitļi ir iespaidīgi. Mēs runājam par milzīgu apgrozījumu. Es saprotu, ja globāli skatās, varbūt tas nav gigantisks un ir ambīcijas augt uz vēl vairākiem simtiem miljonu apgrozījumā likt klāt. Bet tāpat laikā es skatos, ir 20, gandrīz 30 ārvalstu pārstāvniecības dibinātas un ir milzīgas investīcijas attīstībā ieliktas. Izklausās ļoti ambiciozi, un Latvijas vidējiem uzņēmumam varbūt tā netipiski ambiciozi. Droši vien jūs neesat gluži Latvijas vidējais uzņēmums, darbojoties vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Kā ir šo visu lielo kuģi vadīt? Tie ūdeņi taču tur ārā ir diezgan nedroši un sveši un nepazīstami. Un vienlaicīgi tik daudz valstis, var norakstot to procesu tīri no tāda biznesa vadības viedokļa. Kāds izpaužās ikdienā? Nav viegli. Bet tā pašā laikā mums patīk izaicinājumi. Mums patīk pārvarēt. Jā, un tas arī parāda raksturu. Mums ir atbalsts no mūsu lielākā akcionāra, Kirova Lipmana. Viņš arī atbalsta mūsu ekspansiju, ka mums jāiet. Un arī mēs jau to iepriekš izstrādājām jau 5 gadi atpakaļ, ka mēs taisīsim to ekspansiju un iesim uz priekšu. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo Grindexam ir jau pieredze, mums jau vairāki pārstāvniecība jau bija, un mēs jau gājām tam cauri. Jā, tā kā DNS jau ir izveidots, jā, tas tajā laikā arī bija zināmas grūtības, bet tagad jau jauna ēra, un mēs ejam vienkārši uz jaunām valstīm. Un es uzskatu to, ka rezultāti vēl tikai nāks, jo farmācija tiešām ir ļoti lēna, jā, un ja tu, piemēram, mēs runājam par produktu izstrādi, tas aizņem 1,5–2 gadi. Jā, tad attiecīgi produktu reģistrēšana jaunajās valstīs, pat Eiropas Savienība, kur visi ir caurspīdīgi un visi ir tāds vismaz 1,5 gadu aiziet. Jā. Tas nav tā, ka pieregistrēt Francijā, un tas dara visā Eiropas Savienībā. Var reģistrēt visu kopā Eiropas Savienībā valstī, jā, bet tas ir procedūra tāda veidā, ka tu pieregistrē pa gadu visu Eiropas Savienībā valstī, un tad tev notiek nacionālas fāzes, tas respektīvi iepakojumu un instrukciju saskaņošana. Jā, visi katrā valodā, vai ne? Tieši tā. Un tad vēl 3–4 mēneši var aiziet. Kā kura valsts ir, kaut kur ātrāk, kaut kur lēnāk, atkarībā no valsts. Un tad vēl ir katra valstī ir likumdošanai, kaut kur vajag cenu reģistrēt. Un tad jau līdz realizācijai pat tā var aiziet pat 2 gadi un 2,5 gadi. Jā, tas process ir līdz reālam rezultātam ir pietiekoši garš. Tās pārstāvniecības citās valstīs vada attiecīgo valsts iedzīvotāji, vai tie ir mūsēji, kas tiek sūtīti tur? Pašlaik mēs izvēlamies stratēģiju, ka tie ir vietēji iedzīvotāji. Attiecīgi viņi zina kultūru, zina reģionu. Varbūt pēc kaut kāda laika mēs mainīsim, un varbūt kāds cilvēks no šeit, no Latvijas, brauks uz kādu valsti, bet pašlaik mēs izvēlamies tādu stratēģiju. Ilgtermiņā es neizslēdzu iespēju, ka varbūt kāds arī no mūsiem cilvēkiem varētu braukt, tad, kad infrastruktūra ir izveidota, tad, kad ir jau komanda, jā, un tad jau principā var iztikt tikai ar angļu valodu, nav obligāti tev pārzināt vietēju valodu tāda līmeņa, lai piedalīties biznesā, jā, jo mūsdienas angļu valoda ir starptautiskā valoda, un tu vari arī iztikt ar vienu valodu. Protams, ja tev ir vietēji cilvēki,
kur varbūt vietējas instances var aiziet un runāt vietējā valodā. Jā. Bet tad, kad ir jau komanda un struktūra izveidota. Tā nāk prātā kāds eksotisks stāsts vai kaut kāds, incidents vai kurjos gadījums tieši saistībā ar ārvalstu pārstāvniecību, vai atvēršanu, dibināšanu? Ir vairākas valstis, ir interesanti piemēri, kādas tika izziņas, mums tur neprasa. Jā, pastāstīt. Ka es esmu pieskaitāms, jā, ka es neesmu krimināli sodīts. Jā. Un tā tālāk, jo mums Latvijā to neprasa, jā, lai dibinātu. Vismaz biznesa ziņā neprasa. Jā, bet ir vairākas valstis, kur tad attiecīgi to prasa. Un tas ir zināms šķēršļis ieiet. Jā, un ir pat arī valstis, kur prasa biznesa plānu, lai dibinātu kompāniju. Jā, biznesa plānu, ko tu domā, ar ko tu konkurēsi. Jā, tad pat tāda veida. Tas ir kaut kāds zināms protekcionisms vai kā viņi to... Es domāju, ka tas ir, tas ir barjeras, lai viņi var filtrēt. Mēs laidīsim, nelaidīsim, jā, un tas ir Eiropas Savienība. Jā, Eiropas Savienībā ir vairākas valstis, kur ir tas zināmas nianses, kurām mēs gājam cauri, bet labi, mēs uzskatām, ka ir prasības vienkārši jādara un nav, ka tur pašlaik diskutēt. Ja tur ir tādi tikumi, tad vienkārši jā. Bet, ziniet, kā Grindex jau vēsturiski eksportēja uz vairākām valstīm, tur 70 valstis bija 50 valstis. Jā. Pašlaik mēs jau 5. gadu pēc kārtas jau būs pāris 100 valstīm. Mums vairāk nevajag. Mums pietiek ar tam 100 valstis, 110, 105, tad kaut kas mainās. Ja. Bet mēs gribam tājas valstis piedāvāt savu produktu plašāk. Ja mēs pašlaik varbūt kaut kādā valstī pārdodam tur vienu produktu, 2, 3, mēs gribam portfeli. Mēs gribam 40 produktu, lai mums ir 50 produkti. Lai mums tā sadarbība ar katru konkrētu valsti ir daudz plašāka. Jā, to mēs pašlaik stiprinam. Jā, tā kā mēs jau principā savu pārdošanas tīklu izveidojam, tā kā mēs tagad gribam vienkārši piedāvāt ar vien vairāk un vairāk savus produktus, un lai atpazīstam vai Grindexam iet vēl plašāk nekā līdz šim. Staidamais, tad vairāk nekā 100 valstis ir vairāk par pusi no pasaules valstīm skaitliski, bet ja mēs skatāmies uz pasaules kartes, katrs var tagad iztēloties pasaules karti, kuri kontinenti tādi ļoti spoži ir. Saprot, Eiropa? Eiropā numur 1. Āzija, pieņem. Āzija, jā, arī diezgan aktīvi, un attiecīgi arī Austrālija, Jaunzēlandija ir tāds reģions. Mums varbūt vēl pašlaik nav tik plaši Afrika un Latvija-Amerika. Vismaz pašlaik redzēsim, kas tālāk, kāda veida tas viss attīstīsies. Jā, bet tājas valstis mums ir tāds tā kā fokus vismaz pašlaik. Un Ziemeļamerika? Ziemeļamerika arī. Jā, Amerikāņi jau ir ļoti aktīvi zāļu ēdāji. Viennozīmīgi, viņam ir FDA inspekcija un viss tas, kā ar to saistīts. Jā. Bet tas viss ir pārvarams. Mums ir pieredze aktīvas vielas, to, ko mēs ražojam uz Ameriku, mēs jau eksportējam vairāk nekā 24 gadi. Tā kā mums ir pieredze ar Ameriku, ar Kanādu, ar visam valstīm. Tā kā tas tāds, ar ko mēs vēl lepojamies, tas ir to, ka Grindex jau principā vairāk nekā 50 gadus eksportē savu produkciju uz Japānu. Jā, un mēs vēl turpinām to sadarbību. Ņemot vērā Japānas tādu izolētību, viņi tomēr ir diezgan noslēgts sabiedrība, tas ir diezgan liels sasniegums droši vien. Jā, un ir pats arī teiciens tāds, Japānis uzticas tikai Japānim. Jā, ka viņi ļoti, ļoti piesardzīgi. Man bija iespēja būt arī tā rūpnīca, kur mēs sadarbojamies. Es biju ļoti lepns par to, ka tad, kad es stāvēju viņu muzejā, kur bija 75% par Latviju, par Rīgu, par Grindexu, par Organizācijas Sintes institūtu. Viņu muzejā par mums? Jā. Okay. Un Rīgas balzāms, un vēl kas ir svarīgs, ka visas dāvanas, ko Japāņi ir bijusi saņēmuši šeit, ir visi stāvēja muzejā. Jā, respektīvi, visas dāvanas, to, ko šeit, kā oficiālas delegācijas, viņi bija gan uz Grindexu, gan uz citām iestādēm. Viņi atveda savu valsti un nodeva rūpnīcas īpašumu, un tad viņi izveidoja muzeju. Es biju ļoti lepns tajā momentā, tad, kad es redzēju, ka tik tālu ir tik daudz par Latviju, par Rīgu un par Grindexu. Jā, tas ir tāds. Viņi tādu ļoti lielu cieņu atdod faktiski. Viennozīmīgi. Okay. Ar ko apsveikt? Jā, un tie ir,
man patīk viņa filosofija. Un mēs gribam turpināt, un mēs turpinām sadarbību ar Japāņiem. Un tas arī mums viens no mērķiem valsti, kur mēs gribam attīstīt savu biznesu. Jo dabūt tādu pozitīvu atsauksmes Japāna nav viegli. Un ir vairāki mēģinājuši, bet ja tev nav tā vēsture, tev ļoti grūti dabūt to uzticamību. Tas ir to, ar ko mēs ļoti, ļoti lepojamies. X stunda. Skan jau draudīgi, vai ne? Daudz sabiedrībā par to tagad runā, kā būt gatavam X stundai. Un Grindeks vadītājiem es jautāju ļoti vienkārši. Zāļu rezerves. Vai mums pietiks X stundā zāles visiem? Un ļoti interesants veids, kā Juris atbild uz šo. Protams, ir jāgatavojas. Tas ir pirmkārt. Jāizdiskutē, bet visvarīgākais pieņemt lēmumu. Tas nav mūsu tā stiprā puse, kā nācija. Tā lēmuma pieņemšana. Es domāju, ka jāpieņem lēmumu. Vai tādu, bet jāpieņem lēmumu. Un šeit ir tāds, ka, protams, ir būtiskas atšķirības. Ir cilvēki hroniski slimi. Jā. Ka viņam visu laiku vajag noteikti medikamenti. Neatkarīgi no tā. Ir X stunda, nav X stunda. Viņam ir visu laiku X stunda. Viņa dzīvībai ir visu laiku X stunda. Ir veseli cilvēki, un ja nenotiek nekāds X stunda, tad viss ir kārtībā, viņš vienkārši var dzīvot. Bet, protams, ja notiek X stunda, tad attiecīgi ir grupa ar produktiem, kuri pieaug varbūt 10 reizes un 20 reizes vairāk patērīšu. Un jautājums, cik mēs esam gatavi. Jo, protams, visi cenšas taisīt savu biznesu tāda veida, lai viņš ir pelnošs, kas ir ļoti pamatoti un ir svarīgi. Un šeit ir tāds, ka tam rezervi jābūt uz noteiktu laiku. Jo mēs saražojam, mēs pārdodam distribūtoriem, lieltirgotājiem, tad lieltirgotājs piegādā aptiekam. Protams, lieltirgotājs cenšas turēt to rezervi pēc iespējas mazāk. Lai mazāk iesaldēta nauda. Tieši tā, lai iesaldēt mazāk līdzekļus. Tas ir logiski, viss ir kārtībā. Bet tajā momentā, ja būs pie X stunda, tad visi cilvēki skries uz kurieni, tiem, kuri hroniski. Viņi pirmi skries, jo tie, kuri nav hroniski, pēc kā man skriet, es esmu vesels, es neiešu, neskriešu kaut ko ķert un ņemt. Bet tam cilvēkam, kuriem asinsspiediens, kurš ir preddiabēts, kur vēl kaut kāds, un tie hroniski, viņi lieto katru dienu. Viņi bez tām zālēm viņi nevar iztikt. Un tad tie būs, principā, 1-2 dienu laikā, es domāju, ka viņi nebūs pieejami. Jo tie krājumi jau nav tādi plaši lieltirgotājiem, jo visi cenšas turēt pēc iespējas mazāk, lai mazāk iesaldēt līdzekļi. Tāpēc valstī jāizstrādā sistēma, kādi produkti ir kritiski, bez kuriem valsts nevar iztikt, un tad attiecīgi domāt, kāda veida izveidot rezervi, un tad viņš nepārtraukti ir izveidots. Tas nenozīmē, ka beidzas derīguma termiņš, un tad viņu izmest. Nē, viņa notiek aprīte. Tur kaut kāda buferītes visu laiku virzās. Jā, tas saprotams. Bet ir jāpadomā vienkārši kādi produkti, ko mēs definējam. Man patīk tava reakcija, kad es vispār sāku šo jautājumu. Tu uzreiz norēģēji, teici, ka ir jāpieņem lēmums. Un es kaut kur saklausīju, ka ir problēma ar lēmumu pieņemšanu. Ka tā intonācija bija mazliet tāda. Tad acīm redzot, es jau pieņemu, ka šis tiek virzīts. Ir virzīts, bet nav lēmuma. Jā, jo kamēr nav lēmumā, tikmēr notiek tikai diskusijas. Klausies, varbūt mums jātaisa mana balss.lv kaut kāda kampaņa, lai savāk 10,000 parakstus, lai paceltu šo jau... Nē, tur notiek, bet jābūt cilvēkiem tie, kuri uzņemas tos riskus un pieņem lēmumu. Man liekas, tas ir viens no svarīgākiem momentiem, ne tikai pa X stundu, bet vispār dzīve. Te vienkārši jāpieņem lēmumu. Vai arī varbūt jāapsaka, mans lēmums ir netaisīt zāļu rezerves. Tieši tā, viss ir skaidrs. Tad redzēsim, kā būs un viss. Citādi mēs tādā vajadzētu kategorijās runāt. Jo pārāk ilgi runājot, protams, var izveidot to sistēmu. Bet mans viedoklis tāds, ka tu nevari izveidot izcilu sistēmu ar vienu piegājienu. Un vispār jebkuru sistēmu nevar saprognozēt, viss būs izcili. Nekad. Tev jāpieņem lēmumu, jāizmēģina, jo tev būtu kaut kāda sauruma izies, un tad atkal jāpieņem lēmumu, lai uzlabot. Un tad tu pēc kaut kāda laika vari iziet līdz izcilībai. Ja mēs pārāk daudz diskutējam un nenotiek konkrētas darbības,
Mums ļoti grūti, tas mēs teoretizējam, būs tā, a reāla dzīve parāda ir savādāk. Jā, tas ir tas pat, ka ja tu izveido startupu, tev liekas, jā, es tūlīt tirgu iziešu un es tūlīt visus iekarošu. Jā, īstenībā tirgus parāda pavisam citu. Jā, bet tu vari teoretizēt un domāt, nezinu, tur 2-3 gadus un būs tā un būs šitā, bet reāla dzīve parāda pavisam citu. Kā iet, cik jūs esat kā kompānija, kā uzņēmums integrēti tajā politikas veidošanas procesā? Jau ir taču veselības ministrija, kam būtu par šo jāatbild. Es pieņemu, ir kaut kādas vēl. Tāpat iekšlietu ministrija, kam būtu jārūpējas par civilo drošību, un tas varētu būt kontekstā ar zāļu rezervēm. Vai tur ir dzirdīgas ausis, vai ir tā kā pret sienu? Kā tev tur iet? Ir Hosam ir ļoti aktīvs. Veselības ministrs. Jā, veselības ministrs. Jā. Un ir tikšanas, ir grupa. Bet, kas man trūkst... Tas latviešiem raksturīgi, mums ir darba grupa. Vairākas darba grupas. Bet ir jābūt kādam, kurš, būs tā un ejam. Es tam jābūt ministram, viņš parāda to kursu, un tad ierēģi izdomā, kā to... Droši vien kā kādam no grupas līderiem jābūt, zināt, kā mums jāiet pie ministra, un tad jāpieņem lēmumu un jāiet uz priekšu. Liekas, tas ir visvarīgākais, pieņemt lēmumu un uzņemties par to atbildību. Latvijā es esmu pamanījis, ka mums ir tendence pašiem sevi likt kaut kādās kategorijās, likt sev atzības, stāstīt, ka pie mums ir tā, un varbūt tur Igaunijā ir labāk. Kāda ir biznesa vide Latvijā? To es jautāju Grindeks vadītājiem, gan kontekstā ar miedarbību ar valsti, gan arī, protams, uzņēmēju savā starpā. Netraucē, bet īsti nepalīdz. Tas varētu teikt, vajag labi. Tad biznesa tā Ādama Smita tā neredzamā roka saregulē un viss notiek. Jā, protams, mums gribētos, lai ir vairāk atbalsta no Latvijas valsts. Eksportam? Teiksim tā, ka tur ir vairāki. Protams, mums ir sadarbojamies arī ar LIE, ar ekonomikas ministriju. Mēs arī sadarbojamies un cenšamies rast iespējas piedalīties arī fondos, kur mēs redzam, ka mēs varam pretendēt un arī saņemt. Tieši tur es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk atbalsta no Latvijas valsts. Bet, ja mēs runājam par Latviju vidi, biznesu un vispār globāli, es teikšu tā, ka tie, kuri startautiski darbojas, tie apzinās, ka ar eksportu mēs varam tiešām dabūt uzrāvienu. Un man liekas, ka jau tagad sāk veidoties tā jauna paudze, kuri orientējas uz eksportu, kuri pabraukājuši, kuri bija vairākas valstis paši. Viņi redzēja to valsti, viņi saprot, ka tur ir iespēja veidot biznesu. Jo mums, kā iedzīvotāju skaitā maza valsti, mums jāorientējas uz eksportu. Vietējais tirgus mums nav viņš pārāk liels. Ir jāorientējas uz eksportu. Un mums, principā, pasaulē ir pietiekoši daudz, ko darīt. Šeit no Latvijas mums vajag radīt produktu. Mums vajag radīt produktu, kas būs pieprasīts. Un to tu vari uzzināt tikai tad, kad tu sāki piedāvāt produktu viena vai otra vai trešā valstī. Tad līdz tam nonākt ir vajag to atrast. Un tad tev veidojas pieredze, tev veidojas zināšanas, un tad tu pēc kaut kāda laika var radīt izcilu produktu. Jo reti kurš izgudro pirmo produktu, un viņš aiziet tik labi visa pasaule, kā nē, tev ir kļūdas, tev ir jāpārvar kaut ko. Tāds. Un tad pēc tam tev veidojas pieredze, zināšanas, un tad tu vari radīt kaut ko lielu un interesantu. Tā kā es teikšu, ka mums jāorientējas uz eksportu, jāfokusējas uz tām kompānijām, kas grib to darīt, un jāatbalsta tās kompānijas, kas jau eksportē. Jo tie, kuri jau eksportē, tas nozīmē, ka viņi zina, kā darīt, viņus jau atpazīst, un viņu uzrāvienu var dabūt daudz ātrāk. Jo viņi neierobežojas tikai ar Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas ekonomikā. Viņi piedalās globālajā ekonomikā. Un tur tas atbalsts arī jādod tiem, kuri jau parādīja sevi, ka viņi ir spējīgi. Un tas ir tas, ko man liekas, ka valstī jāskatās un ir jādara. Jāselekcionē tas kompānijas, un tieši tās kompānijas, kuras jau ne jau vienu gadu, bet vairākus gadus eksportē, un viņam jāpalīdz, lai viņa dubulta, lai viņa trīskāršo. Tieši tā. Tieši tā. Un tad jau arī šeit Latvijā veidosies, jo principā, mēs skatāmies to pašu Grindeksu, mēs arī šeit arī Latvijas kompānijām sadarbojamies.
Tas bija mans nākamais jautājums. Jo viens ir uzņēmēja sadarbība ar valsti un valsts atbalsts, bet kā tu redzi, kā ir uzņēmēja savstarpējā miedarbība Latvijā? Kā tu vērtētu? Kāda tā ir? Man liekas, tas diezgan labi. Ja? Nav nekas tāds. Nav tāds, mēs reizēm sakām, tāda viensētnieka domāšana. Varbūt tas ir beidzies. Varbūt mēs beidzam tā teikt par sevi un mēs sakām, mēs esam uz sadarbību vērsti. Kā lai pateikt, tie, kuri uz eksportu orientēti, jā. Okay. Tiem, kuri ir tā pieredze, bet tie, kuri varbūt tikai uz vietējo tirgu, tiem varbūt nedaudz tā domāšana savādāk. Jā, tā cita līga. Jā. Viņa nav slikta, jo iekšējiem patēriņiem arī vajag. Jā, protams. Iespējams, ieriņš, kurš viņu ārzemēs sapratīs? Tur vai tur, es nezinu, šprotas atvainojas. Labi, ir valsts, kur saprot šproti, bet tā, bez būtības. Bet varbūt ir jārada kādu citu produktu, ar tam pašam iekārtam, ar tam pašam cilvēkiem, rādīt kādu citu produktu, kas būs pieprasīts. Jā. Un tā ir tā domāšana. Jā, un tad ir jādara. Bet tad, ja ir eksportētās Latvijas uzņēmums, tad jūs saprotat, labi sadarbojaties. Tas patiesībā ir viens otru saprotam. Jā. Jo, principā, ja tu darbojies viena vai otra valste, tev plus mīnus arī līdzīgas problēmas vai līdzīgas izaicinājumi. Ja tomēr kultūras atšķirības, un, protams, strādājot viena vai otra valstī, tu jau zini, kā strādāt ar vienu valsti vai otru. Vai kaut kā tādu. Par darbu ārvalstīs, kā tu redzi, kāds ir Latvijas tēls? Kā vispār mūs uztver? Ļoti interesanti, jo tad, kad mēs meklējam cilvēkus, ja tas ir no mazas valstis iedzīvotāji, tad viņi normāli uztver, ka centrālais office ir Latvijā. Tas ir mans labs indikators. Tad, ja valsts ir maziņa, tad viņi akceptē. Bet tikko tas ir iedzīvotāju skaita lielāk, kaut kā skatās Latvijā, tāda maziņa un tur centrālais office šeit Latvijā. Kaut kā tā piesardzīga, teikšu tā. Piemēram, kur mēs Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Kanāda. Tādas iedzīvotāju skaita. Viņiem ir tāda kā skepse a priori, un tad viņu jākliedē kaut kādā veidā. Mazas valstis iedzīvotāji ir ok. Skandināvija ļoti labi pazīst, tāpēc viņiem tāda skepse nav. Bet tās lielas valstis iedzīvotāju skaita neliela skepse pret Latvijas biznesa potenciālu, kaut ko tādu. Bet tādas lielas problēmas Latvijas tālu nav, ir kaut kāda neliela skepse, kas sev jāpierāda. Jā, protams, arī banku sektorē, tur arī tā skatās uz mums. Bet tas cerams paliks pagātnē. Paies laiks kaut kāds būs labi, bet pašlaik vēl ir tāds piesardzīgi, teikšu tā. Noslēdzot sarunu, mazliet kopējot no Radio SVH kolēģiem, novēlējums tautai, ko tu gribētu. Vai pārfrāzēt pats savu jautājumu, ja tev būtu iespēja uztaisīt plakātu, vidas reklāmu, ko redzētu visu pasauli, ko tu rakstītu šī plakāta? Tas ir sarežģīts jautājums. Došu laiku padomāt. Nebaidieties no saviem sapņiem, un ja jūs izvēlēties savu ceļu, ejiet pa to ceļu. Brīnišķīgi. Paldies liels par sarunu. Paldies jums.